spēle tieši tāda, kā es paredzēju, ka būs. Pretī labi, ātri, atlētiski jaunieši, kuri, protams, kaut kur vēl nav līdz galam tik pieredzējuši un gatavi tam tā kā veģu basketbolam, bet viņiem ir daudz citas kvalitātes, ar ko viņi spēj to aizstāt. Un es zināju, ka ja mēs atslābsim kaut kādā brīdī un ļausim viņiem skriet un mest traks metiens, viņi kaut ko iemetīs un vienā brīdī būs grūti, bet paldies Dievam, ka mēs to pārsvaru izveidojam tik lielu, ka mums nebija pie tā atslābuma, viņi nepaspēja pievilkt tik tuvu. Līdz ar to mēs bijām drošībā arī tad, kad atslābām un pēc tam atkal vienkārši nācās saņemties trešo reizi, teiksim tā. Bet pretinieki Maliči tiešām forši, ka redzēt, ka mums ir tādi jaunie basketbolisti, prieks, ka viņi ir LBL2. Viņi ir super drošās rokās no treneru korpusa, jā, un man arī, protams, prieks, ka es trenēju līgā šogad, kur ir tādi treneri, jā, kā Gundars Vētra, Zvirgs Diņšēnārs, fantastiski, un LBL līmeni tas tikai ceļ. Un, jā, mēs arī skatīsimies, ko darījām labi, ko darījām netik labi. Rādīsim spēlētājiem, būs video un iesim uz nākamo spēli, jo nākamais pretinieks, es uzskatu, ir diezgan principiāls. Ņemot vērā arī pagājušo sezonu, spēcīgs pretinieks un, jā, tur atkal RSUV Frīga, jā, un būs mājās, tā kā gaidām vēl pilnāks tribīns, bija labs atbalsts, bija tiešām skaļi, bija, manuprāt, priekš pirmās spēles tiešām laba atmosfēra. Ar katru spēli aicinam nākt un baudīt šos te jau tumšos vakars, siltā patīkamā basketbola zālē ar labu basketbola mūziku un vispārējo. Sajūtas fantastisks, prieks bija redzēt skatītājus tik kuplā skaitā uz pirmo sezonas spēli. Tas bija tiešām prieks. Tātad mūs te novērtē un mēs esam populārs izklaides avots Salaspils iedzīvotājiem. Tas ir ļoti labi. Un spēle, jā, rudenī pavasarīga spēle, bet tā ir pirmā spēle un mēs iespēlēsimies, sastāvs paliks iespēlētāks. Un es domāju, ka šī būs ļoti laba sezona un mums būs daudz uzvaras. Jā, priecē arī Salaspils uzņēmēju atbalsts un mēs esam arī pamanīti šajā sakarā, ka ne tikai skatītāji nāk, bet arī uzņēmēji novērtē mūsu ieguldīto darbu un mēs arī saņemam nelielu atdevu no atbalstītājiem. Tas ir liels prieks un paldies viņiem. Mūsu jaunie atbalstītāji API Mobile, Baltijas dārzeņi, Sporta bode, MP Properties. Paldies viņiem par iesaisti Salaspils basketbolā. Pirmā sezonas spēle patīkam, kad var iesākt ar uzvaru, kas arī pats galvenais. Un forši, kad ir beidzot sāksies pats sezona, ir labi padarīts darbs pirmssezonā. Un jā, tā beigās prieks, ka mājas spēle un iesākt ar uzvaru. Te jaunie bišķi iedeva to pretesmēju, jā? Spēles otrā. Tā būtu jābūt, zin kā. Basketbola nākotnē Latvijas varbūt mazums, tā kā domāju, ka tas normāli varēja uzskriet, kā jau pat jaunajiem. Tā kā domāju, arī viņa sezonas laikā noteikti vēl pieliks un otrā spēle viņiem būs vēl daudz grūtāka. Tā kā jā, nevar atslābt arī par šādām komandām. Nākamnedēļ RSU, tu jau arī to komandu ļoti labi zini, ne? Jā, ļoti labi zini, jā, daudz gadus visādi derbi bijuši un tā tālāk svarīgas spēles. Un tā būs noteikti jau savādāka spēle, varbūt, nezinu, mazliet lēnāk kaut kā jau pieredzējušā komanda pretī. Un, tā spēle būs savādāka, un arī līdzvērtīga, tā kā būs kārtīgi jācīnās atkal.